cerams, ka zaļā gaisma ir dota. Man vīrs otrā pusē arī droši var čatā uzrakstīt dzird, redz. Un viss ir labi. Un jā, liels prieks tiešām. Vīriņš saka, ir ok. Tātad būs ok, un mēs tiešām sāksim un dzirdam labi. Mikrofons arī labi strādā. Nu ko, mans klasiskais skaņu trauks ir klāt, lai es ar jums sasveicinātos. Un tiešām ir prieks ar ikvienu būt kopā. Ieraksts arī tiks nosūtīts un padalīšos, jo rudens ir sācies, iedvesma ir ļoti svarīga, un 3. gadu man ir tāds gods būt kopā, dalīties ar radot mūzikas idejām. Mani sauc Sintija Kārkliņa, kur izveidojusi radot mūziku, un tiešām tā iedvesma ir viscaur gājusi. Un, protams, paralēli mēs runāsim par dažādām tēmām, arī kā tehnoloģija, bet pamatā vienmēr ir tāds sirdsmiers, tāda iekšējā gudrība, ko arī caur mācību materiāliem vienmēr esmu vēlējusies skolēniem dot. Un ikvienam skolotājam, kas vēlās izmantot, tāpēc es aicināšu šīs 3 ielpas pa godu radot mūzikai jau 3. reizi, tiekoties kopā ar ikvienu skolotāju un arī vecāku. Ielposim, lai mēs spētu koncentrēties. Tādu dziļu ielpu. Kāds vēlās pielikt roku pie sirds. Kāds vēlas tikai ielpot ar acīm ciet, aizturēt elpu un izelpot. Vēl vienreiz ielposim. Aizturēsim un izelposim. Un 3. reizi ielpa. Izelpa. Cik jauki būt kopā un cik jauki ir pelpot, jo mēs dzīvi sākam ar ielpu un dzīvi beidzam ar izelpu. Un šo meditāciju es tiešām aicinu vienmēr skolēniem nebaidīties arī skolotājiem, kā mēs jūtam, tā mēs kopā pelpojam, jo interesants fakts, diafragma arī sāk strādāt, un mēs esam gatavi darboties, dziedāt un koncentrēties, jo ikdienā mēs tik ļoti steidzamies, un šīs ielpas ir ļoti straujas. Un mūsu fokus un tās sirdsbalss, kas ir mūsos iekšā, mēs bieži vien viņu tāpēc arī nedzirdam, jo apkārt ir tik daudz, kas notiek. Es šodien apkārt. Ok, vēl kāds aizbrēd nav pacēlis roku, pacējam droši roku. Yes. Visi man dzird. No sveiks arī. Man sauc Sintija, bet šodien mēs iedzīvosimies kopā ar Titiņu. Un Aša paceļām otru rociņu. Visi zina, kas Titiņš? Nē. Nu, tas tāds, šis te draudziņš Titiņš. Nu, to mēs atceramies, vai ne? Tad, kad izskatu ziņām. Nu, vai jūs zināt, ka dzīve sākas ar ielpu? Tad, kad jūs piedzimāt, jūs ielpojāt. Un dzīve arī beidzās ar izelpu. Tāpēc mēs cienīsim, dikti mīlēsim sevi un pamēģināsim pelpot, kas vēlās var nolaist rociņu un pielikt sev pie sirsniņas un aiztaisīt acis ciet, tie, kas vēlās, vai tie, kas nevēlās, bet mēs ieklausīsimies skaņā. Jo skaņa, elpa ir ļoti spēcīga. Nu ko, pirmā elpa. Skaitam 4. Ielpojam dziļi. Aizturam. Un izelpojam. Tā, lai es dzirdu, ko izelpu. Ielpojam. Aizturam. Un izelpojam. Ielpojam. Un izelpojam. Elpa palīdz koncentrēties. Un elpa ļoti spēcīga.
izelpu arī. Mēs dažkārt aizmirstam pareizi elpot vispār, jo mēs skrienam pa skolu, mēs steidzamies, mums jāpaspēlējas ar kādu, mums ir jāparunājās, bet tā elpa mums palīdz sadarboties vienam ar otru. Vai visi redz? Tagad saka, tagad ir, yes! Un īstenībā, ja jūs pamanat stundā, arī ir šādas situācijas, kad mēs pēkšņi esam vienu ieplānojuši, bet notiek kaut kas cits, un mēs varam droši par to pasmieties kopā ar bērniem. Tagad man jāpasmējas kopā ar pedagogiem, ka šādi notiek, jo es noteikti dalīšos tehnoloģijām, jo tiešām tehnoloģijas var noiet pieskar, kā saka, var pat uzkārties arī projektors un interaktīvā tāfele, bet mēs esam gatavi arī iziet no situācijas, un tas moments, par ko mēs runāsim, ir izdegšana, un tieši tā, nebaidīties kļūdīties, kā arī šobrīd. Viss neiet kā pa diedziņu, bet viss iet lieliski, lai tiešām runātu par izdegšanu. Un kāpēc vispār runāt par izdegšanu? Mēs zinām, ļoti ir tādi populāri arī latviešiem tādi teicieni, tu jau esi sliņķis, ja tu izdedz, mēs tikai lepojamies ar tiem, kurš smagi strādā, konstanti strādājam, tik vairāk, spiežam un tā kā neieklausamies sevi. Un mēs esam pamanījuši, ka mēs esam izdeguši, bet nevis vājie izdeg, bet īstenībā arī stiprie izdeg, un ir svarīgi atzīt to un pamainīt. Mēs uzzināsim, kā to pamainīt, un kāpēc es par to runāju. Es nerunāju no zila gaisa, jo pati esmu piedzīvojis pirms 8 gadiem izdegšanu. Un tā paralēli lēnām arī, protams, tā paradot mūziku, bet paralēli strādāju darbā. Un, teiksim tā, es padalīšos par izdegšanu, kas man notika un par ko es pat nezināju, ka tā ir. Jo īstenībā šī lieliskā grāmata, kur es iesaku ikvienam izlasīt, manos nadziņos, manās rokās ir Marija Ābeltiņa Profesionālā izdegšana. Un man bija tāds gods tiešām lasīt šo grāmatu. Tā ir pirmā izdegšanas grāmata latviešu valodā. Tātad, ja tiešām bieži vien mēs esam tā kā lasot angļu tekstus vai arī neprotot lasīt angļu valodā, mēs neizprotam, kas īsti ir, bet šeit ir tik skaisti paskaidrots, un man pēkšņi uznāca atblāzma, tā tiešām bija man izdegšana, un interesanta situācija, ka darba vidē man tā kolēģi tātad pacēla balsi, tā bija kliekšana, un es pat nepamanīju, ka tas manī radīja trauksmi, un pat šāda veida izdegšana notiek. Te ir tik daudz dažādi izdegšanas veidi, par ko mēs dažiem pieskārsimies, bet tiešām silti iesaku, ja kāds vēlēs uzzināt par šo grāmatu un vairāk tās metodas izpētīt, es ļoti iesaku, tā ir fantastiska grāmata, un es ļoti priecājos, ka man bija iespēja tikt pie viņas, jo cilvēki man apkārt ir izdeguši, kolēģi ir izdeguši, arī septembrī jau pašā sākumā esmu dzirdējusi, ārprāts kalendārs jau ir pilns, ir tik daudz, kas notiek, bet mēs fokusējamies un ieklausamies sevi, un šeit ir tik interesants metods, es pie dažām pieskāršos, lai arī jūs varbūt sapratat, kādā līmenī varbūt jūs jau jūtat savu izdegšanu. Un izdegšanas mēs uzzināsim mazliet, kas vispār ir izdegšana, jo liekas, tas jau ir, kad vispār nav spēka, bet tas ir konstanti, kad ir tas kroniskais stress, ja mēs nespējam atslābināties. Tāpēc arī skolēns bieži vien ir aicināti pālpot, nomierināties. Ja jūs iztēloties pat skolēnam vai skolotājiem, tā ikdiena ir tik stresaina, visu caur dienu no vienas skriešanas uz otru skriešanu, un ja ir tas kroniskais stress, mēs neievelkam elpu, neapstājamies. Tad, kad vēl mēs to izdarīsim, jo mēs bieži vien arī darbus nesam mājās. Nu, lūk, tāpēc vairāk uzzināsim, kas tad ir tā izdegšana. Un pirmā ir tiešām darba vide, tie plusi un mīnusi. Šī grāmata arī izcila ikvienam, arī tas, kurš ir darba devējs, un iesakam arī vadītājiem ikvienam tiešām padalīties ar šo grāmatu, jo darba vide ir ļoti svarīga. Un šeit ir īstenībā interesants stāsts par kanāriju putniņu. Tātad pirms, jau sanāk iepriekšējā gadsimtā netik ilgi, bija tāda prakse, ka kanāriju putniņus izmantoja kā detektorus, tātad, vai ja viņi dzied, tātad kalnrači dzird, viss ir kārtībā, bet ja kanārija putniņš ir beigts, miris, viņš vairāk nedzied, tad ogļakļu monoksīds vai dioksīds, eksplozīvās metāns ir tā kā sasniedz to līmeni, kad visiem ir jādodas projām. Un iedomājieties, cik traki ir tā vide, ka mēs arī bieži vien
Tur jau nebūs, ka tas kanāriju putniņš būs veselīgi ēdis vai sportojis, bet galvenais ir tiešām tā vide, kādu mēs veidojam, lai mēs spētu funkcionēt, lai mēs spētu izdzīvot, nevis kā kanāriju putniņš nobeigties. Un vide ir pirmā, par ko ir tiešām jārunā, nav jābaidās. Un kādi mēs īstenībā kļūstam bieži vien. Ik viens, kurš ir pārguris, kroniskā stresā ir izdedzis, viņš kļūst cinisks, negatīvs, pārguris. Mēs bieži vien, tur pasmējamies, tas jau ir entuziasti pilns, tā strādā, bet patiesībā mums iekšēji tas ir, kā es gribētu būt entuziastisks un darboties. Ja mēs pamanām šo cinisko noti sevī, tas ir viss ok. Mums ir jājautā vēl dziļāk sevī, kas ar mums notiek, cik mēs ļoti esam pārguruši, jo šī darba vide, lai palīdzētu viens otram, mēs katram ejam cauri grūtībām. Un ja darba vide ir izaicinoša un mēs padaram kādam citam vēl grūtu to ikdienu, tad kur paliek visi skolotāji? Kur paliek visi skolēni? Mums tik svarīgi šajā planētā, kur mēs dzīvojam, ik viens cilvēks. Un tā sadarbība, un atceramies, ja bieži vien arī kāds kaut ko ciniskāk pasaka, atcerieties, viņš iet tomēr grūtam periodam cauri un atbalstīt. Un uzreiz ķeršos pie grāmatā minētajām lietām. Mums ir pirmais, ir jāpamana, kas ar mums notiek, tas jau ir pirmais. Kaut kas nav kārtībā ar mums, tātad vai nu stress, vai nu mēs kļūstam dusmīgi. Un runāt ir otrais par to grāmatā, tika skaidri minēts aiziet, ir jābūt tādai rīcībai, ka mums ir jāizrunā tā lieta ar apkārtējiem, ir jāsāk stāstīt, kas notiek, nevis mēs klusējam, mēs raudam iekšēji un varbūt piesakam ciniskas tādas frāzes, varbūt piecēršam to dūri stingrāk, vai tagad skolēni cietīs, ka man ir grūti, bet tiešām runājam atklāti, kas mums notiek, jo atklātība. Es esmu to ļoti izjutusi skolā un sistēmā, kad ir ļoti svarīga atklātība, lai arī cik bieži mēs gribam kaut kā tā apakmeņoties un neteikt, kāda ir taisnība, jo mums ir jābūt pa lielam izciliem, bet perfekcionisms nepastāv, izcilība, kādu mēs vienmēr gribam izcilu uz 100, viņi tiešām nepastāv, jo daudz kas ir tik ļoti subjektīvs, un mēs varam tiekties vienmēr uz izcilību, bet nav jābūt ar zobiem, nagiem uz 100%, līdz kamēr mēs vienkārši nespējam pastrādāt. Un trešais jau būs rīkoties, zaļā gaisma, mēģinam saprast, kas mums ir jādara, kas varbūt mums ir jāmaina dienas ritmā, kas mums vispār ikdienā ir jādara tāds, lai tas mums palīdzētu ikdienā un tajā hroniskajā stresā, lai mēs tiešām neatrodamies. Un vēl es gribu parunāt par skolotāju vadītāju, jo mēs esam kā vadītāji, un šeit ir tāds došanas prieks, un mēs esam kā līderi. Mēs esam līderi bez nekādiem lieliem uzrakstiem, bez ordeņiem, bet mēs dodamies un mēs iedvesmojam, mēs vadām aiz rokas ikvienu skolēnu, mēs arī sevi bieži vien vadām interesantos piedzīvojumos dzīvē un tiešām nedzīvot to katru gadu vienu un to pašu. Jūs esat šeit un tagad, jūs arī mācaties, tāpēc noteikti rezonē šī informācija, ko es stāstu. Mēs esam kopā kā draugi, kas attīstās. Un esam tiešām vadītāji ikvienam šajās radošās idejās, jo, ja mēs esam izdegti, kur tur vēl pa kaut kādu radošumu vispār runāt. Un tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi iedvesmot arī skolēnus neizdegt un palīdzēt viens otram. Un tas piedošana šeit ir ļoti svarīga šajā visā procesā, jo mēs kā vadītājs, mēs piedodam savas kļūdas, mēs piedodam arī citu, bet mēs mācamies no viņām. Mēs neķeram paniku, ka kļūda ir bijusi, ka kļūme ir bijusi, ka, piemēram, man prezentācija sākumā nestrādā, es neķeru paniku, tagad neizplūju matus un aizēju projām. Nē, man ir jānomierinās vēl viena ekstra elpa iespējams, un jādarbojas tālāk un jāmācās no idejām, no kļūdām un no tām tiešām nevajag baidīties. Apturiet vardarbību vardarbīgā darba vietā un savā galvā. Iekšējais varmāk ir tikpat postošs kā ārējais. Mācieties līdzjūtību arī pret sevi. Un tas varmāka, tas iekšējais kritiķis, mēs negribot arī kā skolētāji esam mazlietiņ uz kritiku, tātad mums jākritizē bērna darbs, bet tas iekšējais kritiķis ir tiešām
man patīk šis vārds vardarbīgs, kā varmāka, kur mēs bieži vien tās domas, kas mūsos galvā ir, mēs pat citiem skaļi viņas neizsakam. Tad tā gentle talking, tas maigā tā runa, kad mēs, man patikās, mūka teiktais bija gentlewoman un gentleman. Tā kā maigā, ka tu esi maigs vīrietis un maiga sieviete, ka tu maigi runā, kā tu runā. Mēs bieži vien tā arī reflektējam. Mēs neesam savas domas, bet mēs bieži vien to, ko mēs domājam, mēs tā arī rīkojamies. Un šeit varu pieminēt ļoti interesantu eksemplāru. Šobrīd man ir pusgadus veca meitiņa, un man nesanāk tik bieži iet gulēt. Pēc 2 stundām ir jābaro, un sāku jaunu tehniku. Tātad man ir saraustīts miegs pa nakti, un uzreiz, kā es pabaroju, es eju gulēt, un es saku, man nāk miegs. Un tas strādā, es aizmiegu. Es nesāku domāt, kas man rītdien ir jādara, ko es vēl neesmu izdarījis. Un šis juceklis, kas galvā bieži vien tie tādi izkristalizētas domas un fokus, kā mantras sev stāstīt, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc es ceru, ikvienam varbūt ir noderējis šis mazais ieskats par izdegšanu, jo tas ir visa pamatā. Un kāds varbūt ieķers Marijas grāmatu, kas ir tiešām fantastiska. Veicu arī piezīmes aizmugurē, man ļoti, ļoti patīk. Kā saka, nevis saķēpāt grāmatu, bet veikt piezīmes un saprast un strukturēt, kas man var palīdzēt, jo bieži vien atkārtot es nevaru izlasīt to grāmatu, nebūs laika varbūt, bet atradīsies laiks uz piezīmēm un atkārtot savu svarīgāko. Nu ko, mēs strauji ķeramies pie pārbaudas darbiem, jo procents, kam interesē, ir no aptaujātajiem 40. Tāpēc es priecājos tiešām runāt par pārbaudas darbiem un to laiku, ko jūs ieguldat viņos. Un vismaz manā praksē un manā domāšanā tam nav jāvēl daudz laika, un mums nav jāfokusējās uz bērnu pārbaudīšanām, bet mums ir jāfokusējas vismaz man, kā es vēlējos fokusēties uz zināšanām un spējām. Tāpēc aši ķersimies klāt, tātad pārbaudas darbi. Kādi viņi būtu jēgpilni, ja mēs mācītos tieši pārbaudas laikā? Padalīšos ar idejām, varbūt tas vispār izklausās ārprāts traki. Te jau neviens nemācīsies, kas tagad notiks. Bet šie pārbaudas darbi var būt jēgpilni, mazāk stresa, nav panikas. Vismaz manā pieredzē ir bijuši skolēni, kuriem var novērot šo panikas lēkmi, kad pasaka kontroldarbs, pārbaudas darbs. Pirms tam ir bijis fokusēts skolēns, ir bijuši mazliet trauksmes, bet, kad pasaka uz atzīmi, tad ir ārprāts, vispār neko nespēja paveikt, viss būs slikti, jau prognozes saņemšu nesekmīgi un viss būs slikti. Un šīs te panikas, manuprāt, viņas ir pilnīgi nevajadzīgas, jo pārbaudas darbs ir tiešām zināšanu pārbaudīšana un zināšanu attīstīšana. Man patīk šī ideja, ka mēs skolā, mēs tieši klasē mācamies. Man mājas darba ideja nepatīk, paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, kad ir vēl papildus pulciņi, un arī īstenībā bija ļoti, ļoti interesants citāts, ko es varbūt nolasīšu no grāmatas, kas bija no izdegšanas par to, ka 9. un 12. klasē tā ir kā klasika. Tātad, ko Marija stāsta, mēdz gadīties, ka ik viens skolotājs uzskata savu priekšmetu par vienīgo svarīgo un uzdod uzdevumus un pārbaudas darbus, nerēķinoties ar kopējo kontekstu un citu skolēnu uzdoto. Rezultātā mēs redzam skolēnus ar sāpošām galvām, nervu sabrukumiem, izdegšanu mācību procesā. Un šeit viņi akcentē to, ka tas aiziet arī lielajā dzīvē, un mēs darbā daram to pašu. Mēs visus mājas darbus ņemam visu laiku uz mājām, mēs esam, visu laiku biņi bizī, tātad mēs visu laiku gribam būt aizņemti, nevis iekšēji ar sevi, tāpēc tie mājas darbi ir noteikti vispār mājas darbiem ir jāpārdomā, vai ir tos vērts dot, un cik daudz mēs varbūt klasē bišķiņu paņemam, un ir ok, ka mēs pārliekam uz nākamo pusi, jo galvenais fokus ir tiešām audzināt cilvēkus, kas spēj darboties. Tas ir mans galvenais fokus. Un šeit jau ķeršos aši pie idejām, kā mēs varam ātri, tātad ienakomējam laiku, skolotājiem nav jāveic testi. Radot LV ir īstenībā uztaisījuši testu, bet testi, jebkuru testu, ko jūs ņemsiet, ir interesanti, ka mēs varam uzlikt, mums ir interaktīvās tāfeles,
vai uz projektora, teikšu, vairākiem ir projektors, vai uz datoru, un mēs varam kopā izrunāt, un mēs varam tālāk vēl ģenerēt idejas. Piemēram, varbūt kāds vēl zina par neimām, vēl kaut ko šeit ir, piemēram, jautājums, kas ir neimu raksts. Kādas ir vēl idejas, ja tev būtu jārada, piemēram, nošu pirmais raksts, ko tu taisītu, un ģenerēt un izrunāt kopā, un kartiņas mēs varam pacelt, tik viens skolēns, un, piemēram, šī atbilde A ir pareiza, vai B ir pareiza, vai tikai pirkstiņu pacelt, netaisīt pat kartiņas, un kopēji mācīties. Es iesaku, kopējā mācīšanās ir vislabākā, jo mēs varam kopā komunicēt un attīstīties. Un vēl, ja visas galvas saliek kopā, cik daudz mēs varam mācīties. Jo vienmēr bērns īstenībā mācās no vecākā bērna ģimenē. Un šeit arī bieži vien ir situācijas, ka skolā ir skolēni, tātad mūzikas skolas bērni un jau gudrāki, vairāk zināšanas tieši specifiski mūzikā, un kāds varbūt uzzina vēl kaut ko papildus. Tātad testi tiešām rulē uz priekšu. Teikšu atklāt, kā ir, un jā, paldies ikvienam skolotājiem, kas ir dalījies, kas strādā viņi, un tāds aši, nevis, davai, es uzlikšu tātad stresam ātri testu, un jūs redzēsiet, ka jūs neko nezināt, bet nē. Pamēģinām, pastamies, cik mēs daudz zinām, un varbūt kas vēl ir jāatkārto. Jo realitātē viņš pēc stundas jau ir nākamajā priekšmetā, un nākamajā dienā viņš jau vispār ir aizmirsis, kas tādas neimas ir. Ja mēs spējam būt šeit un tagad, un tajā stundā kopēji darboties, komunicēt, izteikties, tas ir galvenais fokus. Tātad viena ideja testi. Kas vēl? Uzdevumi. Darba lapas, jā. Ir ļoti daudz radot LV darba lapas, un fokus pirmām kārtām ir radošums un ir cilvēciskums. Un, protams, interaktīvas idejas. Bet vienmēr ir pievienotā vērtība vai nu secinājumi, vai mēs paši padomājam, jo arī mūsdienās tik daudz ir dažādi viedokļi, bet, lai mēs pats spētu praktizēt savas spējas, mums ir praktiski jādarbojas, tāpēc arī uzdevumi tādi ir veidoti. Un šī ideja ir uzliekam uz projektora, piemēram, aizmugurē darba lapu, kopā runājam vai kopā pierakstam secinājumus, pierakstam idejas, izējam kopā un visiem ieskaitīts, visiem plusiņi, visiem atzīmes, izdomājam paši, cik procentuāli, jo mūsdienās mēs zinām jau no šī gada, mums neļauj labot darbus, tad daram, mācamies, attīstam. Mums nav tik svarīgi zināt tos visus centās teorijas, bet svarīgi ir tiešām mācēt darboties, jo tad, kad iziet lielajā dzīvē, ko dos tā visa lielā blāķa informācija, ja mēs nespēsim izteikties, secinājumus veidot un loģiski domāt un vēl ieelpot un neizdegt. Nu ko, tātad uzdevumi, jebkurš uzdevums tagad radot mūzikā ir līdz 9. klasē jau, tā ka droši mēs varam ieklikšķināt un izmantot jebkuru darba lapu, varbūt arī kā pārbaudas darbs. Un man patīk šī ideja visforšāk, jo mēs tūlīt pievienosimies arī mazliet mūzikas skolai, jo es esmu vienmēr jutusi, strādājot abās frontēs, skolā, mūzikas skolā, ka mūzikas skola ir tikai tāds patarpinājums, tāda ekstra iedziļināšanās, bet tas pamatiņš, tas cilvēks jau tur ir, tas prieciņš, tas sirdspukstiņš tur ir, lai ieinteresētu praktiski darboties, cik sarežģīti, tas būs atkarīgs no skolotāja, bet šeit mēs pārbaudas darbu varam uztaisīt, šeit būs ļoti daudz idejas, jo, paldies manam vīram, šis ir izveidots interaktīvi, klaviatūra, ir arī ritma klaviatūra, ja mēs redzam, šeit būs jaunā podziņa ritms, un, jā, patiesas prieks, padalīšos ar tikai dažām idejām. Man arī patikās, ka tālmācība teica, nu lūk, mākslīgais intelekts gan šeit būs bērniem pašiem jādarbojas, mākslīgais intelekts nepalīdzēs, neuzceps uzreiz darbu un nebūs copy-paste. Un šīs idejas ir, piemēram, atskaņojam kādu tautas dziesmas melodiju. Mums ir vairāk izņemā kā 100 tautas dziesmas, atpazīstam, kas tā ir par tautas dziesmu, vai pierakstam zilbes, vai nošu nosaukums, vai izdomājam vispār savu tekstu. Un vēl ir interesants moments, ka mēs varam, mūzikas skolā tie būtu vairāk intervāli, mēs nospēlētu, uzliktu, piemēram, kāds skolēns ar muguru pagriežas pa tāfeli un vispārēji redz, kas tas ir pa intervālu, kad uz klaviatūras nospēlē, bet tas skolēns neredz un viņam ir jāsaklausa.
Un šeit ir ar ritmu. Mēs visādi varam spēlēties, un tas pārbaudas darbs, kā viņš varētu būt diferencēts, piemēram, jums temats ir do mažora gamma. Mēs viņu tur uzrakstam, kāds, piemēram, viņu arī uz klaviatūras šeit izspēlēs. Mēs pārbaudīsim varbūt nošu ilgumus, jebkas, ko jūs darbojaties, ejiet praktiski, jo tas viss ir mūzikā, tas viss ir klaviatūrā, tas viss ir arī ritmā. Ejiet droši un nebaidieties. Un man patīk tā ticība sev, jo es esmu daudz gājusi pa straumi. Tad, kad skolēns saka, nē, piemēram, iepriekšējā situācijā arī bija viss pēc sporta, grib mazliet viņu pasēdēt, un es saku, tagad mēs mierīgi padarbosimies, un tiešām ieklausamies ikvienā, jo, ja mēs neieklausamies skolēnu, sakam, nē, mēs tagad spiedīsim pārbaudas darbu, un jums, es gribu zināt, vai jūs klausaties manī. Nē, kopēja sadarbība. Tātad skolotājs, iedvesmotājs, līderis, darbojamies, mācamies tieši tajā stundā. Viss kārtībā, ka pusstunda ir pagājusi un ir tikai pusklase izgājusi un vēl ekstra ir pusstundai varbūt ir jāizspēlē šī klaviatūra, bet mēs pagaidām, mēs mācāmies pacietību un mēs varam paralēli iedot kādu darba lapu jau it sevišķi tiem cilvēkiem, kas mācās jau mūzikas skolā. No šīs klaviatūras ir ļoti daudz fantastisku ideju, un es ceru, ka jūs dalīsieties vēl ar šīm idejām, jo klaviatūra ir tiešām tāds radīšanas instruments, lai mēs praktiski izprastu vispār, ko mēs mācāmies, ko mēs darām. Jo tad, kad skolotājs smuki spēlē pie klavierēm, jā, laiks skolēnam ir pamuļķoties, un viņš tajā brīdī nemācās. Viņš vienkārši, cik jauka fona muzika kā kafejnīcā, un laiks papļāpāt ar savu klases biedru. Liekam viņiem darboties. Tā ir man lielākā mācība neizdarīt visu skolēnu vietā, jo mēs visu mūžu nevaram darīt viņu vietā. Viņiem ir jādara pašiem. Un aplūkojam aši ritmu, kā tad izskatās šī ritma līnija. Vienkārši mēs liekam uz vienas līnijas un darbojamies. Ir dažādi tembri, dažādas džambas, bet tiem, kam patīk tiešām ritms un ir sevišķi arī pirmskolām, paskatāmies, kas tur notiek, un ar instrumentāriju mazo orķestrīti mēs varam apvienot šīs visas idejas un paskatīties ritma ilgumus, jo mēs vizuāli tā redzam, katrs ir savādāks, pievēršam tam uzmanību, skolēns arī pievērsīs. Jo bieži vien to nošu materiālu blāķi noliekam, un viņam liekas, viss nots vienāds. Paga, viss nošu ilgumi vienādi, ja? Paga, paskatīsimies un praktiski padarbosimies. Un tad jau, kad viņš sāks klišķināt, nemaz nav visi vienādi. Ups! Lūk, šīs ir dažas idejas interaktīvajai pusē ar radot ritma līniju un klaviatūru, bet diferencēti mēs noteikti varam to darīt ar darba lapām, un realitātē pirmās klases skolēns dažkārt zina otrās klases līmeni, un dažkārt ceturtās klases skolēns zinās pirmās klases līmeni. Vienmēr šīs darba lapas ir radot.lv saliktas kopā, arī darba burtnīca tā strādā. Man patīk to saukt pa līmeņus, tagad jau radot mūzikai 9 līmeņi, uz priekšu. Viens klikšķis uzliekam uz tāfeles, kaut vai sadalamies vieglākā grupiņa un grūtākā grupiņa pildam, ja mēs negribam tiešām printēt šīs darba lapas, jo tas aizņem laiku, mēs uzliekam uz projektoru, uz interaktīvās tāfeles, visi skatās, brīnās, noraksta, runā, diskutē. Ļaujam izteikties. Es zinu, cik bieži vien tas ir gribētos, lai kā tagad es tikai runāju un visi pārējie klausās. Bet realitātē, kad mēs esam ar dzīviem cilvēkiem, protams, ka mēs gribam interaktot, tad mēs gribam iesaistīties, sadarboties, un viņu idejas ir tiešām vērā ņemamas, jo daudz radot mūziku idejas ir tiešām bieži no skolēniem, cik viņi ir jautri. Un nebaidīties, arī kopēji pasmieties un to jautrību arī diferencēti piedāvāt, jo, ja, piemēram, mūzikas skolas bērns tur sēdēs un urbinās degunu no garlaicības, uz priekšu mēs iedosim šo lapu, kas ir blakus, ko mēs redzam, uzreiz ir klik 3, nevis klik 1, vai arī pavērsim tālāk, ir 4., 5., 6. klasē vai 9. klik, viņam patiksies un viņš iespējams kaut ko gūs un padalīsies ar savām zināšanām ar citiem. Lūk, tātad diferencēt. Paldies arī! Bija iesūtīts jautājums, kā diferencēt tiešām
it sevišķi arī, ka nāk dažādi bērni. Mēs zinām, ka tagad klases arī ir ļoti, ļoti miksētas. Tāpēc šis ļoti, ļoti palīdz un atcerēties, nebaidīties, palikt pirmajās klases līmenī, dot tos pirmos darbiņus, bet tas bērns spēja paveikt un viņš mācās. Nevis, mēs redzam, ka viņš vienkārši nespēja to 3. līmeni paveikt kaut kādu apstākļu pēc, bet viņš spēs paveikt 1. Un mēs arī būsim gandarīti, jo viņš kaut ko dara. Nevis sabozies vai raud stūrītī, bet mēs tiešām diferencēti darbojamies. Tāpēc tas viens klikšķis, lai, protams, skolotājs arī var izdomāt. Jūs redzat, varbūt, kas viņam patiktu, un tad uz to arī fokusēt. Piemēram, citiem ļoti patīk caur krāsošanu, citiem atkal caur rakstīšanu, citiem caur video. Tas ir ļoti, ļoti dažādi. Tāpēc arī mans fokus bija vienmēr piedāvāt visu, gan vizuāli, gan audiāli, gan arī izlasot, mēs tiešām saprotam, mācāmies labāk caur šīm visām maņām. Un mēs ķeramies pie mākslīgā intelekta. Aši, un varbūt kāds dzird jau tādu, mākslīgais intelekts. Īstenībā tā, ka viņš ļoti populārs palika pagājušajā gadā, man tāds bija, jo paldies manam vīram, kas ir īstenībā attīstījis vairāk iespējas radot mūzikā ar mākslīgo intelektu, jo man bija tāds, nē, viņš pārņems visu pasauli un nebūs labi. Bet īstenībā tas ir, man liekas, ar visu tāpat kā internets parādījās, un tad bija, nē, mums jāmāca internets. Un tagad ir intelekts, bet nē, var pārvērsties tiešām kā ietekmīgs tāds instruments, kas palīdz ātrāk sagatavoties. Mēs tūlīt uzzināsim, kā. Es parunāšu par ChatGPT, Gemini un Midjourney. Tātad visiem šiem 3, kāds ir bijis mans ceļojums, ko es esmu uzzinājusi un kas varētu palīdzēt jums kā skolotājiem, jo laiks ir tik, cik viņš ir. Mēs dzīvojam, man liekas, pārāk steidzīgā laikā un man liekas, mūsu galvas vēl ir pārāk aktīvas. Visam beigās noteikti saku ielpojot un iziet dabā. Un kad kādu, piemēram, sēni redzat, uzjautājat nofočēt un uzjautājat ChatGPT, kas tā par sēni, bet jokojoties. Sāksim ar Gemini. Un šeit ir interesants tātad features, tātad, kas tas vispār ir, mākslīgais intelekts, kas palīdz jums, ja mēs kādreiz atceramies tos vecos labos laikus, ka parādījās Wikipēdija, un tad sākās tādi teksti, es ņemu kopiju-paste no Wikipēdijas, un tas skolotājs tur lasa un ārprāts, kas tur pa vājprātiem, atšķirībā, kas tur ir ielicis, un beigās jau mēs skatāmies, skolotājs paņēmis no Wikipēdijas tekstu un stāsta mums, un mēs to adoptējam, ka tas ir normāli. Sākumā ir šokšaus, un tad ir pēkšņi, viss ir ok. Tas mums tiešām palīdz. Un Gemini ir interesanti, ka tas ir Google produkts, un ir interesanta poga. Šeit, ja mēs ierakstām kādu sev interesējošo jautājumu, ka te ir double check response, ko tas nozīmē, mēs dubultā varam pārliecināties, jo īstenībā dažkārt šis mākslīgais intelekts izfantazē atbildes, un mēs pārliecinamies tātad faktus, no kurienes tas ir ņemts. Šī poga ir ļoti liederīga pedagogiem, manuprāt. Ja mēs izmantojam, tad mēs zinām, ko mēs izmantojam, kur mēs runājam, un kur ir vispār tā sakne, ko mēs varam arī padalīties tālāk ar skolotājiem. Un šeit, šī ir vienkārši interesanta opcija, ka shorter un longer, tātad īsāks un garāks atbildes. Ja, piemēram, mēs jautājam, kas ir neimu raksts, mums pēkšņi interesē, mēs nevaram atrast informāciju, un tad mēs varam pēc tam palūgt garāku atbildi un īsāku atbildi. Piemēram, pirmās klases skolniekam tas būtu vienkārši jau sagatavots mans citāts, iespējams, kas ir neims, tātad man te ir sens nošu raksts rakstīts, un iespējams intelekts gribēs garāku, tātad jūs tur gribēsiet garāku, vecākajām klasēm jūs to varat mierīgi izdarīt. Tātad, un vēl viena lieliska opcija ir uzreiz sūtīt e-pastā. Tā ir tāda podziņa, un mēs uzreiz atbildi, ko mēs esam noskaidrojuši ar vienu klikšķi, mēs varam nosūtīt kādam cilvēkam vai visai klasē, piemēram, lūk, ieskatieties šajā video vai ieskatieties šajā informācijā, ko es jums dalos, piemēram, par neimām. Tas par Gemini ļoti interesanti likās visas šīs feature-ņas, kas ir sasaistīti ar Google. Es esmu vairāk lietotājs uz ChatGPT, tas ir tā kā senāks. Un
ChatGPT jūs varat redzēt, kā var palīdzēt stundās ar attēliem. Midjourney es izmantoju radot .lv 7. 9. klasē. Jūs redzat, šeit ir par Gvido Mūku. Mēs varam tikai iztēloties mākslinieciski, jo Midjourney veido ļoti mākslinieciskas bildes. Protams, mazliet viņi vērts apgūt, kā bieži vien, to, ko tu uzraksti, ne tāda bilde sanāk, un tad tu tur apraksti vairāk, ko tu vēlies no tās bildes, un es to izmantoju tā, lai bērniem ir interesanti un lai viņiem tā saistība būtu, ka liekas, ka tā iztēle var paplašināties, jo tā kā vecas bildes vai vispār nav bildes, jo daudziem ir tāda iztēle arī tieši uz attēliem, viņi labāk mācās. Un šeit jūs varat arī redzēt ChatGPT mēģinājumu par Johannu Sebastianu Bachu un Mocartu. Un ChatGPT arī var ģenerēt bildes. Tas ir kā tāds jaunums, man ļoti, ļoti patīk. Viņi tādi vairāk realistiskākas tās bildes veido, ja Midjourney tādas mākslinieciskas veido. Un Midjourney ir par maksu, bet ChatGPT ir bezmaksas arī versija, un jūs varat ģenerēt. Un tas interesantais stāsts ir tiešām, piemēram, jūs mācāties par Johanu Sebastianu Bachu un teikt kopā ar skolēniem uzģenerējam, kāds tad onkulis varētu izskatīties 21. gadsimta stilā. Un visiem ir ha, bet mēs spilgtāk atceramies, ka varbūt bija tās parūkas, kaut ko tā bilde tomēr mums vēstīs par to vecāko laiku, un tad mēs paskatāmies, piemēram, kur mums ir aizmugurē ērģeles stabulas, un mēs varam ar to humoru tiešām uz to ilgstošo atmiņu nogulsnēt un iedvesmot bērnus, un visiem ir kopā jautri. Ļoti interesants stāsts bija no skolotājas, padalīšos, kad viņi ierakstīja pat dziesmu kopā ar klasu, nosūtīja uz radio un kopā uzģenerēja bildi tai dziesmai, cik tas ir radoši un ka šādi mēs arī kopā varam mācīties. Un tas vairāk pat nosēžās atmiņā un tajos stāstos un tajā praksē, kā mēs to cenšamies darboties un darīt, lai iedvesmot viens otru, tā tad nebaidieties ģenerēt jautrus, smieklīgus attēlus. Protams, dažkārt kaut kas tur dīvaini uzģenerēs, bet mēs varam kopā pasmieties, jo tehnoloģijas tiešām ir, lai mums palīdzētu, nevis lai mums traucētu. Jā. Mēs dodamies tālāk ar ideju par ChatGPT dzeju mūzikai. Kas tas tāds? Piemēram, mēs esam izveidojuši kādu dziesmu, uzrakstam aši, radot klaviatūrā, un mums vajag dzejas tekstu. Mēs varbūt neesam tik ļoti dzejnieki, vai nepatīk, vai gribam kopā jautri, tad mēs čatam, ChatGPT uzjautājam, izveidojam uz dzejoli. Un varbūt pēc šī dzejoļa mēs arī izveidojam ritmu kādu, vai tas būs īstenībā kaut kāds reps, jo šeit mums īstenībā ļoti, ļoti smuka tiešām tā dzeja. Tātad es palūdzu par viduslaikiem 4/4 taktsmērā pa 8 takts tātad izveidot šo dzeju. Un zem pils mūriem bruņinieki stāv, tumsā liesmu lāpas vējiņš plīv. Zvani skan un kaujas dūmi klāt, līdz pat rītam gaisma debesīs kļūst dzīva. Manuprāt, tik interesanti, un mēs vēl varam smelties, jo atceramies, ka tik daudz darbi ir saveidoti, un to visu ChatGPT ir paņēmis un cenšas aprobēt un darboties, un mēs varam iedvesmoties. Un šī ideja, manuprāt, ir ļoti, ļoti interesanti jautri. Mēs vēl varam pateikt konkrētus tematus un ko mainīt, bet tādai iedvesmai mums tas prasa burtiski minūti, lai mēs tiktu pie dzejoļa, un tālāk jau pārējās 39 minūtes stundā mēs varam veidot vai ritma pavadījumu vai melodiju šim skaistiem dzejolim. Un tik atliek pajautāt mākslīgajam intelektam, un viņš paveiks jūsu vietā. Un grāmatas. Var lejupielādēt grāmatas, ja jums ir PDF formātā, jūs ievietojat mākslīgajā intelektā, piemēram, ChatGPT, un kāpēc tas ir liederīgi? Ja mēs ievietojam grāmatu, ko mēs ļoti, piemēram, par pedagoģiju gribam uzzināt vai kādu jaunu materiālu, ja mums viņi ir PDF formātā, jūs pēc tam varat jautāt izvilkums, piemēram, kas strādā mūzikas stundā, kas ir pieminēts šajā grāmatā par, es tagad izfantazējuši, piemēram, par diferencētu darbu stundā. Un viņš jums izvilks tieši to, ko jūs jautājat no grāmatas. Un, zināsiet, ko jums vajag, jo bieži vien to arī ir svarīgi noformulēt.
visas iespējas to ir izdarīt. Šī, man liekas, ir ļoti fantastiska opcija, lai uzzinātu vēl jaunas idejas. Un dziesmas. Jā, mēs spējam meklēt dziesmas, paldies skolotāji, kas iesūtīja jautājumu, piemēram, latviešu valodā dziesmas 7. 9. klasē. Un to es arī uzrakstu ChatGPT, un viņš mums izmet entos variantus. Ja jūs vēlaties, piemēram, šīs dziesmas notis meklēt, viņš arī pateiks veikalus, kuros var sameklēt. Un visas iespējas jums ir tiešām tikai uzjautāt, kas jums interesē, pareizi noformulēt, un viņš jums atbildēs latviešu valodā. Jūs arī varat ierakstīt balziņu iekšā, jūs varat latviski sarunāties ar viņu, ja vēlaties trenēt valodu, kā man mamma šobrīd angliski arī var mēģināt sarunāties. Nu, lūk, bet latviski ir iespējas saņemt šo visu informāciju. Tātad dziesmas, piemēram, nāk neatkarības diena, nāk Ziemassvētku, un jūs vēlaties iedvesmot skolēnus, uzjautājot ChatGPT par dziesmām, varbūt kādam ir iznākusi arī jauna dziesma, un jūs to tiešām uzzināsiet, jo mēs nevaram zināt visu, arī ChatGPT nevar zināt visu, bet viņš noteikti zina vairāk, un tas ir tāds meklētājs, kā iztēlojaties tiešām liela Google, personīgs tāds Google, kas ar jums pļāpā un palīdz jums tieši sameklēt, kas jums ir vajadzīgs. Daudz ātrāk, manuprāt, nekā Google tikai meklēt caur visām mājaslapām, bet jums vajag kodolīgu informāciju, un šī laikam ir tā lielākā atšķirība, kas arī palīdz jums varbūt fokusēties uz vienu lietu, nevis iet visām mājaslapām cauri un tērēt tiešām šo laiku. Nu, lūk, kādas vēl ir idejas pārbaudas darbiem. Jūs varat veidot šeit pārbaudas darbu. Jūs tik ļoti gribat pārbaudīt skolēnu zināšanas, piemēram, 7. klasē. Viņš jums uzģenerēs pārbaudas darbu. Mūzikas skolā varat precīzi pieminēt tēmu, kādu viņš jums saliks pa punktiem. Un tas bija tiešām tāds pārsteigums, ka pat jūs redzat kreisajā pusē, šeit ir precīzi pat punkti norādīti. Un šo te jūs varat mierīgi projicēt uz interaktīvu tāfeli, hops, jums ir gatavs pārbaudas darbs. Manuprāt, tas ir fantastiski. Un mans noteikti novēlējums ar pārbaudas darbiem ir neiespringt, neveidot viņus pārāk daudz. Bija ļoti daudz jautājumu, cik daudz, cik bieži, kādas vispār ir vērtējuma pamati, ko mums darīt šogad, kas vispār notiek mainoties sistēmai un arī neļaujot pārlabot darbus. Es iesaku darboties stundā, darboties ne tikai atreferējot tekstus, ko mēs esam uzzinājuši, bet praktiski darboties, jo caur praktisko pieredzi mēs sapratīsim, vai tas bērns saprot, vai viņš nesaprot. Ķeramies klāt pie klaviatūras, darbojamies un pārbaudam tās zināšanas. Nevis tikai, kā mēs uzrakstam, iezubram, aizmirstam. Bet praktiskā darbošanās vienmēr ir vislabākā pārbaude, lai arī mēs saprastu, ko mēs darām, jo tas ir diezgan smieklīgi. Mēs sazubramies tik daudz informāciju, bet, ka mums, piemēram, pasaka, mēs visu zināsim par do noti, piemēram. Visu, bet tad, kad mums liks, piemēram, nospēlēt do noti vai parādīt, kur viņi ir, mēs pēkšņi neko nezinām. Bet teorētiski mēs ļoti labi zinām, jā, ir 7 notis, visus nosaucam, bet praktiski mēs nespējam to darīt. Līdzīgi kā skatoties maizes cepēju, mēs redzam, kā viņš to dara, bet paši neprotam maizi izcept. Nu, lūk, mans novēlējums par visu mākslīgā intelekta tēmu ir tiešām viņam jautāt, viss ir ok, mēs esam nezinīši, man vienmēr patīk sevi tā dēvēt par mazu nezinīti, kas dodās pasaulē un meklē tās idejas un mācās un nebaidās mācīties, jo tas ir tik interesanti, mums ģenerējas jaunas idejas, mūs tomēr pelēkās šūniņas darbojas smadzenēs, un tas ir tik burvīgi būt nezinītim, ikvienam iesaku un tiešām to nezinīša sindromu izbaudīt. Un noslēgumā vēlos noteikti pieskarties jautājumiem, jo mēs esam izrunājuši par pārbaudas darbu idejām. 40% paldies ikvienam, kas sūtīja un tiešām uztraucās pārbaudas darbiem. Es saku, neuztraucieties, viss būs labi. Improvizācijas stundā arī ir burvīga lieta un ceru, ka arī noderēja pārējās idejas. Tālāk mums ir
par disciplīnu, un šī disciplīna bija vairāk cilvēki, kas arī teica, interese klasē nav, un kā lai vispār savalda klasi, nekas nepatīk, nekas neinteresē, priekš kam kaut ko šos tekstus mēs katru gadu dzirdam, bet tā interese rodās, ja mēs ieinteresējamies par viņiem, un atbilžu pareižus noteikti šeit nav, katrs ir individuāls, un mums ir jāļaujās šīm disciplīnas 50, bieži vien uz 50 stundām, dažkārt 80 ir disciplīna un darbs ir tikai 20, bet mums ir fokus labi cilvēki. Man patīk, es tiešām uzjautāju arī skolotājiem, kas ir viņu fokus un izaudzināt labus cilvēkus. Tas ir līdzīgi, kā arī vecāki rūpējās, lai būtu labs cilvēks. Un tā pamatā, lai tālāk darba vidē viņš iziet, lai viņš par sevi rūpētos, lai arī neizdegtu, bet no sirds darbotos savā darba vidē, palīdzētu citiem iedvesmoties. Disciplīna būs, viņa būs vienmēr, un skolēni vienmēr izaicinās tevi kā skolotāju un pārbaudīs, bet tu dod to sirds gudrību, jo tā sirds gudrība tālāk palīdzēs citam cilvēkam. Un roku rokā mēs nespējam viens pats cilvēks neko. Mēs ejam roku rokā, jo ja mēs būtu uz planētas viens pats, diezko laimīgi mēs nedzīvotu. Bieži vien liekas, ārpēc neko negribās, bet 30 skolēnu klasē ir daudz, tāpēc es cienu ikvienu skolēnu un skolotāji, kas ietur iekšā, un lai to darba vidi padarītu labu, es ceru, kad izdosies, jo disciplīna ir mūžīgs darbs, un tas nebūs izcili. Es joprojām atceros, kā uz manām atklātajām stundām nāca, un vienmēr teica, ir skaļi, bet mēs darbojamies. Un tas bieži vien tas skaļi ir, tas radošais murceklis liekas, vajadzēja bišķi mierīgāk, bišķiņ klusāk, bet ja cilvēks ir darbojies un viņš tur ir attīstījies un guvis kaut ko, manuprāt, tas ir vissvarīgākais. Un runājot par vērtējumiem, tātad mums ir vērtējumi, kas arī, manuprāt, ir mainījušies un iespējams vēl nākotnē mainīsies, un viņi ir tik subjektīvi. Mums ir jāatcerās, ka bieži vien par tiem punktiem, kad mēs arī vērtējam, tagad es redzējuši, viņš tiešām to nezina, jo viņš nespēja atbildēt vienu vārdu, bet praksē iespējams viņš vispār nekā nesaprot, viņš tikai ir iezubrījis. Manuprāt, vērtējumi ir vairāk vajadzīgi, kuras atgriezīšos praktiska darbošanās, no sirds praktiska darbošanās, un tad tas ir tikai otršķirīgi tas vērtējums, bet tas guvums bērnam ir jāsaprot ne jau, un viņš ir ieradies skolā, lai tagad skolotāji pelnītu šos vērtējumus. Un šis ir, man liekas, tik ļoti apgriezti, kad ir jāgriež atpakaļ, ka viss būs labi, tu mācies, mēs kopā mācīsimies, un tas vērtējums, tas neesi tu, bieži vien štampelis, 10, 2, 3. Tas, manuprāt, nav vajadzīgi, un vērtējumi vienmēr jābūt kaut kur aizmugurē, lai mēs tikai procentuāli pārbaudītu, varbūt kaut ko vēl jāattīst, jo mēs mūžīgi attīstamies tas 100, kad mēs arī visu darām uz 100, un pēkšņi mums kaut kas nesanāk, mēs padodamies, un viss, jo pirms tam mums viss ir izdevies. Tur ir vienmēr tāda barjera, kur mums ir jāmācās, mums ir ļoti, ļoti jāmācās caur to. Un mums ir 10% par citi, ir iesūtījuši arī, kas nav bijuši saistīti ap šiem pārbaudas darbiem, disciplīnu vērtējumiem. Aši pieskāršos, lai atbildētu. Varbūt kāds jau čatā kaut ko ir ierakstījis. Tātad mums nav mūzikas kabinets. Vēlos parunāt, iespējams, kādam arī šī situācija ir. Man tikai vienā darba vietā ir bijis mūzikas kabinets, visos pārējos nav, visos 4 nav bijis. Tā kā paralēli strādājot, tas viss ir ok. Tāpēc, manuprāt, kādas alternatīvas, protams, skolēniem palūgt atnest grāmatas, reāli sadarboties. Nevis mums tikai kā skolotājs taipītās grāmatas. Otrs, tas izveidot klasē jau savu kā buduāriņu, kur tu kaut ko glabā, bet tiešām runāt arī ar vadību un teikt situāciju kādu, un arī jautāt par, ja nepieciešams, projektors, interaktīva tāfeli vai kas, vai klavieris, vai instrumentārijas. Mums ir jārunā. Mums bieži vien liekas, mani nepamanīja, bet neviens tev nepamanīs, ja tu muti neatvērs, jo vadībai ir arī tie cilvēki, kas ir jāvada, bet tavs uzdevums ir tiešām runāt par to, vai arī
tad mēģināt iekārtot, varbūt jānopērk atsevišķs kapis, kur klasē būs tikai tavas lietas, tavs instrumentārijas, jo ar visu vazāties visu laiku, manuprāt, nav vajadzīgi. Un šeit ir arī tā darba vide, par ko es minēju, un kanāriju putniņi mums ir jāizdzīvo un jāveido šī darba vide. Un, jā, es ļoti ceru, ka arī priekšnieki veidos un runāts diskusijas, bet ja nē, protams, ir jāskatās, kādā darba vidē mēs vispār uzaugam, augam, attīstamies, un noteikti tas ir iemesls, kā mēs ļaujam pret sevi izturēties. Ir jābūt laipniem, bet mēs, protams, nedrīkstam atļaut, ka mēs esam kā tāds kāju paliknītis visiem, kas noslauka kājas, bet sirsnībai, mīlestībai ir jābūt. Tad vēl viens jautājums par muzikas skolu un skolu, jā, ir smags standarts, ir viss ļoti grūti, un šeit es noteikti atgriezīšos, mums nav visiem jāiemāca viss, un mums ir jāiemāca sirdsgudrība. Nedomājam, ka viss šīs teorijas tāpat mēs nekad neiemācīsim, tas mūžīgais zelta standarts, pēc kā mēs tiecamies, viņš tur var būt vadlīnijas, tāpēc tās ir vadlīnijas, bet mēs jūtam savu klasi, tāpat kā ik viens vecāks jūt savu bērnu, mēs jūtam šo klasi, un lai standarts, piemēram, pateikt mūsu otrajā nodarbībā, tomēr ir jāmāca šis tiri, nu nē, mēs paši skatāmies, mums pašiem ir galvas, mēs uzticamies sev, mēs ieelpojam un skatāmies, kur tās intereses ir, un ap šīm interesēm mēs arī mācam. Vadlīnijās mēs skatāmies, ok, šogad mēs iespējams esam paņēmuši tikai 10%, bet kādus 10% mēs dziedam, mēs muzicējam, mēs priecājamies, mēs pat esam iemīlējuši, daži ir iemīlējuši mūziku, cik tas ir daudz. Jā, tālāk. Zum. Interesēs 1. 2. klasīte, mūzikas skolas audzēkļu, solfeģiona nodarbības īsti nav. Jā, par tiem arī mūzikas skolas bērniem un diferencētām lietām, un kad arī stundas nenotiek mūzikā, un arī es zinu, ka daudzi skolotāji, parasto priekšmetu skolotāji paņem mūziku 1. klasītēs, jums viss izdosies, es ticu jums, klik arī ar radot.lv, jo jums nav jāizdomā viss, un tagad jums nav jāiziet visam standartam, ko es atgriezīšos atpakaļ, tā ir realitāte, dodiet to sirdsgudrību, noteikti. Un te ir jautājums arī par bibliotekāri, tāda bibliotekārs darbs ar skolotājiem, ko varētu ieteikt. Es aicinu ikvienu aiziet uz biblioteku, pie bibliotekāras viņu arī samīļot, un bibliotekārai noteikti dot to sirsnību, mīlestību un jaunas idejas, un arī to sadarbību. No citām bibliotekām es esmu dzirdējis, ka noteikti tādu skolotāju dienas, kad skolotāji sanāk, viņi dalās ar idejām, jo mēs skrienam dienā, bieži vien pasakām tikai sveiki, bet nezinām, ko tas otrs skolotājs dara. Bet mēs varam caur spēlēm, tiešām caur spēlēm izspēlēt kopēju, piemēram, bibliotekas starpbrīdi vai labākā stunda, kā tādu atklāto stundu, piemēram, sapulces vietā, jo to var dabūt bibliotekāri gatavu. Tas būtu fantastisks tāds brīdis, lai radītu saikni kopā. Jo bibliotekārs ir tiešām tāds fantastisks cilvēks, kas var jums dot šīs idejas, un bieži vien jūs smeļaties, kaut ko meklējat, kādu atbalstu, un, protams, apusēja tādu sadarbību. Un vēl pēdējais jautājums. Jā, mums nav tā kā interaktīvas tāfeles stundā, nav nekāda projektora darbojums, tikai ar akustiskiem instrumentiem. Jā, es noteikti uzreiz iesaku hops, paķeram grāmatu, un mēs padarbojamies ar spēlēm. Arī varam izprintēt kaut grāmatā. Mums radot mūzikā ir īstenībā vairāk kā 50 spēles, un kāpēc es vispār tagad noslēdzu ar spēlēm? Laiks paspēlēties. Jo pirmais, īstenībā, ko bērns iemācās ar saikni, ir ar spēlēšanos, ar smiekliem. Tagad man meitiņai pusgads, es to ļoti labi redzu, mums ir pikabū, un viņi iemācās to drošības sajūtu, viņi iemācās būt paši un uzticēties viens otram. Mēs spēlēs nespējam nomaskēt iekšējās lietas, kas mūsos notiek. Tur nāk viss ārā. Ak, nē, es zaudēju, vai šausmas, tu vinnēji, kāpēc tu vinnēji, kāpēc es nevinnēju. Un šīs visas iekšējās dziņas, es atceros, cik man pacietīgi no 4 gadu vecuma bija ar Omi jāmācās šahspēlēt, un es vienmēr atkal viņu uzvarēju. Protams, dažkārt viņa ļāva uzvarēt, bet
tas galvenais kodols, kas ir, mēs mācamies savaldīties to pacietību, tik daudz, kas ir spēlējis, un to saikni vienam ar otru. Tāpēc es aicinu ikvienu pamuļķoties, paspēlēties un nebaidīties no tām spēlēm, cik viņas ir jautras. Man joprojām patīk arī draugu kompāniju spēlēt un kopā ar vīru. Un ar skolēniem tas ir tik jautri vienmēr bijis. Un kas tur pa tām idejām? Un, piemēram, bingo piemērs ir visi bļauj bingo un kāds saņem končiņu, bet mēs visi aplaudējam un mēs priecājamies par uzvarētājiem. Un es ikvienam novēlu šo radošo garu, kas ir priekpilns un neizdegt. Laiks arī uzspēlēties. Nu ko, atbildēšu noteikti uz jautājumiem par radot mūzikas idejām, un mums arī ir angļu versija radot music. Un jā, man ļoti noteikti interesē, ja kāds vēlas kaut ko uzjautāt. Es ļoti ceru, ka es tiešām esmu atbildējusi uz visiem iesūtītajiem jautājumiem un sagrupējusi viņus pareizi, ka jūs esat saņēmuši šo iedvesmu darboties, jo tas ir vienmēr tāds izaicinājums vispār veidot mācību materiālus, sadarboties vēl skolotājiem, ar skolēniem un neizdegt. Jūs esat supervaroņi un jums tas ir jāatcerās, tāpēc novērtējiet savu darbu. Un man jāsaka milzīgs paldies ikvienu, kas pievienojās un iedvesmā, jo es jūtu, jums šīs idejas ir un jums tikai ir jāuzticās sev. Un jāļaujās tai burvīgai plūsmai, kas ir jūsos un tam spēkam. Jā, lai tas tiešām vairotos un idejas vairotos, jo darot tiešām idejas vairojas un atpūšoties arī idejas vairojas. Man jau saka sirsnīgs paldies arī manai ģimenei, kas arī ir pieslēgusies, un sirsnīgs ikvienam, ja kādam vēl rodās ideja, droši mans e-pasts būs atvērts. Noteikti radot mūzikā ieraksts arī būs nosūtīts, un tiešām uz tādu radošu noti es vēlos ikvienam novēlēt spēku, sajust sevi, paspēlēties un atrast šīs visas idejas, kas ir gatavas. Jums gatavs, lai jūs varat baudīt to stundu un nestresot, 40 minūtes beidzās, tas viss ir mēs pārliksim uz nākamo stundu un viss ir kārtībā, jo jūs esat cilvēki. Nu, ko man jāsaka, sirsnīgs paldies ikvienam. Šis 3. gads burvīgi, es priecājos būt kopā ar jums un ceru uz tādu sparu, kad visam gadam pietiks šī iedvesma un smelsimies jaunās idejās. Sirsnīgs paldies visiem! Bučas!